Labdien visiem! Atkal es, Olga Zeltiņa, raidījumā Starp mums meistariem runājot. Ļoti bieži jūs man jautājat, Olga, ko darīt? Man klienti pieprasa nagus, kuri ir ļoti plāni, izskatās ļoti dabīgi, apmēram 3, 5, 7 mm gari. Bet es taču nevaru viņus tādus uzmodelēt, jo man vajag veidot stresa zonu, man vajag viņus kaut kā nostiprināt, lai viņi turās. Un tāpēc šajā raidījumā es jums pilnīgi pastāstīšu, pazīmēšu, parādīšu, ko un kā darīt, lai patiešām šie nagi izskatītos plāni, būtu 3 līdz 7 mm gari un perfekti dabīgi. Tātad ķeramies pie darba. Rokas, abas rociņas lūdzu. Pirmais, kā vienmēr, tā ir dezinficēšana. Lūk, un es strādāšu uz šiem te 2 pirkstiņiem. Šeit jūs redzat nadziņus, kuriem ir izteikts C izliekums. Un pati pirmā doma liekas, cik forši šie nadziņi, jo tāpatās ir tievi, forši, te būs viss kārtībā. Patiesībā šie nadziņi ir daudz sarežģītāki, nekā ja viņi būtu vairāk plakanāki un ne ar tik lielu C izliekumu. Modelīte mana druscītiņa pagaidīs, bet es, kā jau solīju, drusku jums pazīmēšu. Tātad pirmais, kas ir atkarīgs no naga, būs oliņa vai nebūs. Pazīmēšu jums vairākus nadziņus, tā kā. Lūk, šeit nadziņš jau ir ar tādu nelielu izliekumu. Šeit viņš varētu būt pat gandrīz taisns, šeit viņš varbūt pat ietu drusku uz augšu. Piemēram, šādi klasiskie piemēri. Ja mēs apskatāmies manas modelītes nadziņu, tad mēs varam redzēt, ka viņš viņai ir jau tāpatās diezgan tāds smuks, kas ir ieapaļš. Un ja mēs veidojam klasisko naga stiprināšanas formu, jeb augstāko punktu, kā mēs mācījāmies klasiski to darīt, tad mūsu nadziņi jebkurā gadījumā izskatīsies no sāna par oliņām, jeb kalniem, un tas ir tas, ko mūsu klienti nemīl. Šeit mēs runājam par dabīgo nagu, bet par pagarināšanu. Ja mēs šeit gribam druscītiņu pagarināt uz tiem dažiem milimetriem, tad šajā gadījumā, lai mums nostiprinātu nagu maksimāli labi, skaisti un ar domu, lai viņi izskatās plāni, mēs formiņu liksim tā, lai gals būtu druscītiņu uz augšu. Šim nadziņam mēs varam taisīt viņu taisni, liekam formu. Tas ir tā kā mēs pieliekam formu. Un šim nadziņam mēs ieliecam druscītiņu pat uz leju šo formu. Tajā brīdī, kad mēs liekam klāt formas, lai pagarinātu nadziņu. Nākošais. Klasiskās modelēšanas princips ir sekojošais. Re, kur ir dabīgais nags, re, kur viņš ir kaut cik pagarināts. Un stress parasti ir šajā zonā, kad mēs sadalām uz pusi, jeb dalām uz 3 un trīniekam pa vidu. Re, kur ir stresa zona, un modelējot šādu nagu, mums uzreiz iznāk šie oliņu nagi, jeb ko klienti saka, netaisi man ar kalniem. Tāpēc es jau par to stāstu ļoti daudz un bieži, lai nebūtu šis te variants. Mēs strādājam drusku savādāk, mēs pārbīdam stresa punktu, ja mēs sadalām nagu uz 3, pārbīdam viņu vairāk uz šejieni, bet es teiktu šeit. Un tad mūsu nags būs šāds. Kalna vairs nebūs, un tas ir pirmais, ko mēs ņemam vērā. Otrais, kas mums ir jāņem vērā, tas ir iespēja izveidot C izliekumu, respektīvi saspiest nadziņu, pareizāk zīmēt bultiņus uz iekšu.
saspiest nadziņu un izveidot lielāku C izliekumu, jeb stresa zonu, jo kā es jums par to jau stāstīju vairākos raidījumos, bet atkārtošos arī šodien, jo nags ir taisnāks, jo viņš ir traumatiskāks, jeb neizturīgs pret kaut kādu spiedienu, triecienu, sitienu. Jo nadziņš ir vairāk ar izliekumu, C izliekumu, viņu vairs nevar tik vienkārši salocīt, jeb salauzt, ja ir trieciens. Tātad, iespēja to izdarīt, bet kā jau es jums rādīju, manai modelītei nagi jau ir ar izteiktu C izliekumu un ar īpašu saspiešanu te būs mazs līdzens. Te mēs izmantosim drusku citu tehniku. Trešais ir nagi, kuri var izskatīties pēc soliņām tad, kad viņiem pa virsu jau uzliek produktu. Respektīvi, ja mēs nenoturām šīs sānu malas, tad mēs dabujam oliņas šādā veidā. Parasti, kā mēs nenoturam sānu malas, aizmirstot, ka sānu malas ir jāvīlē paralēli un visu laiku ir jādomā par paralēlām sānu malām, mums ļoti bieži sanāk gatavs produkts pārklāts apmēram šāds, un, protams, lai neizskatītos šādi trapecveidīgi nadziņi, mēs vienkārši apvīlējam šeit. Šajā gadījumā mēs dabūjam vēl izteiktāku oliņu ar romba iezīmēm, kas atkal nav pareizi pieņemami un nekad neizskatīsies pēc skaista, dabīga, plāna naga. Ja mēs ar jums ievērojam pirmo principu un otro principu, mēs jau varam runāt par plāniem nagiem. Protams, ne visi gēli dod iespēju saspiest nadziņu, tāpēc tā ir tā lieta, par ko arī jums būtu jāpadomā un jānotestē jūsu produkts, ar ko jūs strādājat. Un kā es minēju, tieši šī doma, ko mēs darām, lai nags būtu nostiprināts, bet neizskatītos modelēts, bet izskatītos dabīgs. Sākumā es mēģināšu jums pastāstīt, un pēc tam jums atkal zīmēšu. Tātad, gēls, jeb produkts, ko mēs liekam uz naga un ar ko mēs stiprinam šo nagu. Tas ir produkts, kurš ir kustīgs. Ja mēs noliekam viņu kā bumbiņu, paņem no pudelītes, no buņģiņas, nav svarīgi, mēs viņu noliekam. Viņš ir tekošs produkts, kurš nestāv, bet kustās, virzās, pareizāk sakot, tek, jeb nosēžās. Pateicoties šai īpašībai, mēs varam viņu kontrolēt, jeb saprast, kur mums vajag nostiprināt. Vai tie būs sānu malas, vai tas būs tieši vidus. Tad paskatīsimies, kā tas praktiski notiek dzīvē. Šeit būs nags, kuram nav izteikts C izliekums. Kur šeit viņš ir. Ja mēs skatāmies tā kā no augšas. Un šeit būs nadziņš, kuram ir izteikts izliekums. Un te mēs paskatīsimies vispār, kas notiek, ja produkts ir uzlikts uz kaut kādas virsmas. Tad mēs paņemam produktu, uzliekam uz virsmas, te mums ir rotiņa, kura viņu tur, un viņš lēnām sāk virzīties, tecēt uz leju, tā kā uz leju, un šeit uz sāniem. Lūk, šādi viņš sēžās. Šeit es uzzīmēju ļoti daudz tā produktu, lai jums tas būtu ļoti labi redzams, bet patiesībā produkts ir mazāk un ir moments, ka viņš var palikt pat šādā veidā. Tā kā uz sāniem patecējis drusku vairāk un vidiņš tā kā mazāk, jo mēs nestrādājam ar taisnu pamatu, bet mums ir nags. Tātad viens mēs varam dabūt viņu šādu. Apmēram. Ja mēs gaidām pārāk ilgi un it sevišķi uz šādiem nagiem tas ir izteiktāk. Redziet, tas ir piliens, kā viņš virzās. Nākošais variants. Tieši pateicoties šiem pilienam un virzībai, mēs viņu varam tieši atkal kā pilienu atļaut viņam virzīties, izmantojot šo tehniku, kad mēs pagriežam nagu turam šādi, pēc tam pagriežam otrādi un kontrolējam, ko dara
šīs piliens. Viņš var šeit drusku nosēsties, arī aiztecēt uz turieni, tas ir tikai normāli. Un tādā gadījumā, gāžot atpakaļ, mēs no šitām te ausīm savācam viņu uz šejieni, respektīvi izveidojam šādu te pilienu, un šo mēs saucam par stresa punktu, jeb biezumu, kurš ir no naga līdz materiāla virsēji daļai. Un tagad, redzot šos abus divus zīmējumus, mums tikai ir jāsaprot, ko tad mēs stiprinam. Ja mēs strādājam uz šādiem nagiem, kuri ir taisnāki, jeb plakanāki, mēs, protams, varam stiprināt vidu, un gēls griezumā augstākā punktā, jeb arī pa vidu, mums var izskatīties šādi. Ja mēs strādājam jau ar C izliekumu nagiem, tad mēs nevaram stiprināt šeit, jo tas nags paliek biezāks, jeb platāks uz naga brīvo malu. Tāpēc šajā gadījumā mums gēls ir jāstiprina šeit. Drusku tur un drusku šeit. Un tā izskatīs tā, un te malas ir praktiski uz nulīti. Redzēt, šeit stiprināšana ir pavisam savādāka. Un šie tie divi varianti dos iespēju šiem nagiem izskatīties pirmām kārtām sānu malās taisni, kutikulas zonā. Kutikulas zonā stress būs apmēram šādā veidā, kur, ja tas mums būtu nadziņš, stresa zona šāda, kura lēzeni pāriet uz naga plāno brīvo malu. Šādi modelētie nagi vienmēr izskatīsies plāni un perfekti, un tajā pašā laikā stipri. Laikam tāda teoretiskā daļa un zīmēšanas daļa ir šobrīd tā kā drusku beigusies, un es tagad ķeršos pie paša darba. Un pie darba es tiešām ļoti centīšos uzmodelēt oliņu nagu. Man pat gribās pateikt, nesolu, ka sanāks, jo es tiešām nemāku tādus modelēt vairs. Bet, protams, es jums uzmodelēšu tieši uz šīs te modelītes nagu, kāds izskatīsies modelēts, nostiprināts un tajā pašā laikā dabīgs. Tātad mana modelīte, un es sākšu sagatavot nadziņu. Pirmo nadziņu es jums parādīšu, kā vajag modelēt. Sagatavojam dabīgo nagu. Sāku ar kutikulas removeru, kas atbīda kutikulu. Šādi viss pārvēršās putriņā. Apvīlējam naga brīvo malu. Lai viņu varētu dabīgi pagarināt. Un šajā gadījumā šī ir tāda starp modelēšana. Mēs varam atstāt drusku naga brīvo malu, mēs, protams, varam noņemt viņu nost. Un šeit es gribu pievērst jūsu uzmanību, nav svarīgi, ar kādu produktu jūs modelējat. Tas ir šobrīd pilnīgi nav būtiski. Es modelēšu ar Quick gēlu pudelītē, bet tikpat labi tieši pēc šīs tehnoloģijas jūs varat modelēt ar parasto klasisko gēlu. Sagatavojam dabīgo nagu. Ar vīlīti 240 griti ar bafa pusi mēs nobafojam, jeb attaisam vaļā dabīgo nadziņu. Un šeit kutikulu zona sānu malas. Šeit mums viss ir vaļā. Nost puteklīšus un ar wipe off 3:1 mēs tā kā attaukojam un atudeņojam dabīgo nagu. Tātad nadziņš ir sagatavots un tagad liksim formu. Ja mēs viņu druscītiņu pagarināsim, bet pirms mēs liekam formiņu, es jums redziet gribu parādīt. Tieši kā ir šeit, šīs nadziņš ir diezgan tāds iepaļš. Jau pats par sevīm kaut vai ir vēl apaļāki nagi, viņi šeit iet uz leju. Un ja mēs tiem nagiem uztaisām klasisko augstāko punktu pa vidu, tur nekādīgi nevar modelēt pēc klasikas paņēmiena, jo tie nagi tiešām izskatīsies tādi ar kalniem uz leju. Tālāk mēs uzliksim bondu un pieliksim klāt formiņu, lai pagarinātu dabīgo nadziņu.
Bondiņu mēs turam, šo bondiņu jeb saķeres kārtiņu mēs turam minūtīti gaisā. Lūk šādi, un ja jūs apskatāties no augšas, šeit nav nekāda cauruma, viņš ir pilnīgi klāt. Un ja jūs paskatāties no sāniem, redziet, forma neiet uz leju, bet viņa tā kā piepaceļ to nadziņu atpakaļ, kas ir ļoti svarīgi, lai nadziņš izskatītos skaisti un viņiem būtu vieta, lai nostiprinātu tieši dabīgo nagu, lai viņš būtu stingrs. Tātad, ko mēs daram? Mēs ņemam gēlu. Man šobrīd viņš ir pudelītē, jums viņš var būt pilnīgi savādāks, un pārklājam. Pāri visam nagam varam atstāt kādu gabaliņu no kutikulas zonas un pagarināt es gribu pavisam nedaudz. Pavisam nedaudz. Tas ir pirmais solis. Tur, kur dabīgais nags pagarinās, jeb dabīgais nags paliek par naga brīvo malu, mēs uzliekam drusku gēlu. Šajā momentiņā mēs liekam nadziņu lampā. 30 sekundiņas. Kad paiet kādas 5 sekundiņas, jūs varat izņemt ārā rociņu un pat jau tagad druscītiņu saspiest. Liekam atpakaļ. 30 sekundes. Laiks ir pagājis. Nadziņš ir pagarināts un mēs ņemam nost formiņu. Lūk. Šeit nadziņš ir pagarināts diezgan, es taisīšu viņu īsāku. Šādi viņš man izskatās. Noņemam lipīgo slāni un pievīlējam tā, kā mums vajadzīgs būt nadziņam gala rezultātā. Paralēlas malas obligāti, paralēlas sānu malas. Drusku nopaļosim galiņus. Lūk, šādi izskatās mūsu nadziņš, ja mēs skatāmies no sāna. Viņš izskatās pilnīgi perfekta maliņa. Un šajā brīdī tagad mēs viņu varam modelēt un nostiprināt. Un kā es jums jau stāstīju, mēs viņu nostiprināsim šeit. Protams, būs stress zona, bet paša stiprināšana notiks šajās malās. Tātad atkal ņemam gēlu līdz kutikulai, parādam ceļu, kur mēs atļaujam mūsu gēlam plūst. Kur atļaujam un kur neatļaujam. Arī šeit. Lūk. Nākošais mēs paņemam tik daudz produkta, lai nags būtu pilnībā gatavs un uzliekam virsū tik, cik mums vajag, lai mēs varētu uzmodelēt nadziņu. Un redziet, es jau pat palīdzu viņam bīdīties uz sāniem, nostiprināt sānus. Nezinu, vai jūs varat redzēt ekrānā, kā tas notiek. Šobrīd gēls sāks tā kā sēsties. Un šajā brīdī mēs pagaidām, kamēr viņš sēžās, bet nenotiek tur tālāk. Ja tas ir noticis, ja viņš jau ir paplūdis uz turieni, mēs griežam otrādi, un kā mēs runājam tieši par augstāko punktu, mēs roku turam tā kā drusku uz leju, lai augstākais punkts nobīdītos tuvāk kutikulai. Tajā brīdī, kad mums liekas, ka viss ir noticis, kad ir ļoti labi, mēs klienta roku liekam lampā. Paejot pāris sekundiņām, izņemam ārā, druscītiņi saspiežam, jo, kā es jums teicu, šie nadziņi viņi jau ir ar izteikto C izliekumu, un mēs nevaram dabūt to sašaurinājumu, ko mēs varētu dabūt, ja nadziņš būtu plakans. Bet tik un tā tas ļoti labi arī izskatīsies, un tagad liekam lampā uz atlikušām 30 sekundiņām. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā, lūk. Noņemsim lipīgo slāni ar vaipofu. Un tagad jūs varat apskatīties, kā no sāna šīs nadziņš neizskatās oliņ boliņ.
Tas ir vēl nepievīlēts nadziņš. No priekšas viņš ir stingrs un nostiprināts. Naga brīvā mala ir pilnīgi identiska gandrīz tādiem skaistiem, biezam, dabīgām nagam. Es nezinu, vai jūs redzat to. Lūk, un nostiprināti ir sānu malas. Šobrīd es šo nadziņu pievīlēšu, un pievīlēšana mums notiek tādā veidā, ja jūs strādājat ar kviku, vienmēr pārliecināties, lai viņš nav pie ādiņas. Un pievīlējam sānu maliņas paralēli. Un tagad vienkārši pārlakosim viņu ar gēllaciņu. Atbīdam kutikuliņu, pēc iespējas tuvāk. Varam arī nokrāsot naga brīvo maliņu. Un liekam lampā. Un liekam otro kārtiņu. Otru kārtiņu 30 sekundes lampā. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā un pārklājam ar topu bez lipīgā slāņa. Vēl 30 sekundes un viss ir gatavs. Laiciņš pagājis, ņemam rociņu ārā. Lūk, šādi izskatās nags, kurš pēc būtības ir modelēts, bet viņš izskatās pilnīgi dabīgs. Paskatāmies no priekšas, lūk šādi. Paskatāmies no sāna, lūk šādi. Un stingrs, dabīgs nags. Tagad es mēģināšu uzmodelēt nadziņu, kādam viņam nav jāizskatās. Man tiešām tas būs ļoti sarežģīti, bet es jums apsolu ļoti censties. Nadziņš man jau bija sagatavots, jau ir pārklāts ar bondu, saķeres kārtiņu, un šeit es lieku formu. Lieku formu un mēģinu modelēt ar kļūdām. Parādam gēlam ceļu, kur viņš var un kur viņš nevar iet. Uzmodelējam brīvo malu. Pieliekam vēl drusku klāt. Un liekam lampā. 30 sekundiņas. Kad paiet apmēram 3-5 sekundiņas, jūs varat izņemt un saspiest. Spiežam, liekam iekšā uz atlikušām 30 sekundiņām. Laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā un ņemam nost formu. Tātad kļūdas, kādas varētu būt, kad mēs pārvīlējam nadziņu, mēģinot viņu tā kā sašaurināt šādā veidā. Ja mēs šobrīd viņu mēģinātu sašaurināt šādā veidā, mēs noņemtu šeit nost un dabūtu nagu, kas skatās uz augšu, kas būtu ļoti, ļoti neglīti, un viņš nevarētu izskatīties dabīgi. Lūk. Un tagad es mēģināšu pielaist kļūdiņu tieši modelējot. Lūk, viens no variantiem modelējot būtu šāds. Atkal mēs parādam ceļu gēlam no pudelītes, bet es jums vēlreiz atkārtoju, ka jūs varat modelēt ar jebkuru produktu. Tas var būt tikpat labi gēls no buņģiņas, nav svarīgi, galvenais ir princips. Un tagad es uzlikšu gēlu tik, cik man vajag, lai nadziņš būtu pabeigts. Tātad pirmais, kādu kļūdu es mēģināšu pielaist, es mēģināšu modelēt pēc klasiskā paņēmiena, kad stresa zona ir pa vidu nagam.
Es viņu paturu, lai būtu klasiski. Tieši stresa zona būtu tā kā klasiskā vietā pa vidu. Redziet, viņš jau ir tāds iepaļš, ļoti stingri iepaļš. Man meitenes patiešām ir ļoti grūti izmodelēt. Es mēģināju viņu satecināt, labi, liekam lampā. Es ļoti centos kaut ko sabojāt. Varbūt man ir izdevās, ja jā, tad mēs redzēsim to tagad. Tātad laiciņš ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Tātad šobrīd mēs noņēmām lipīgo slāni un es parādīšu tipiskākās kļūdas pie vīlēšanas. Tipiskākās kļūdas ir sekojošas. Sākam vīlēt tā kā šeit. Šeit parasti no apakšas. Tā. Un tā kā šeit. Patīram, paskatāmies. Tā. Tad sākam vīlēt uz otru pusi to pašu. Apakšas. Un šeit pavīlējam. Jo tur jābūt skaisti, un mēs cenšamies uztaisīt tur tādu tievu skaistu. Lūk. Šis te klasiskais variants, kā visātrāk dabūt trapeci. Lūk. Nākošā doma, ko darīt ar sāniem? Kaut kādi viņi paresni. Vajag sašaurināt. Te šaurāku mēģinam. Un te šaurāku mēģinam. Vēl ir tipiska kļūda, kad vīlējot vēl šādi varam uztaisīt. Jā, kad vīlējam nepareizi un uzraujam šeit. Tā ir ļoti tipiskā kļūda un tā nevar darīt. Sākumā jūs varat paskatīties, kā vajag un pēc tam, kā nevajag. Tā. Es tā ļoti mēģināju vīlēt, kā nevajag. Ceru, ka vismaz kaut kas sanāca. Jā, ir. Fiksi nopulējam, lai varam pārklāt ar gēllaku. Un tikko es pārlakošu, jūs redzēsiet atšķirību, kā tad atšķirās mani abi nadziņi. Un šeit vislielāko faktoru dot tieši vīlēšana. Liekam lampā. Laiciņš pagājis. Otro kārtiņu. Liekam lampiņā. Laiciņš pagājis. Liekam pa virsu topu. Jūs varat izmantot jebkādu topu. Es šeit izmantoju Quick topu, kas ir tops bez lipīgā slāņa, gēllaciņa. Lūk, mēs visu pārklājam un liekam lampā. 30 sekundiņas. Tātad gala rezultātu tūlīt jūs varēsiet redzēt un salīdzināt. Tā, divi nadziņi, abi divi modelēti. Nagi pagarināti, jā, krāsaini, jā, skaisti, kā to ņem. Ļoti daudzas lietas mēs varam saprast tikai salīdzinot. Tātad pirmais nags, ko es modelēju, viņš izskatās perfekti dabīgs, pārlakots ar krāsaino laku nags. Paralēlas malas, ja mēs paskatāmies uz viņu no sāna, pareizāk sakot, uz abiem mēs varam skatīties no sāna. Redziet, kāda katram ir augstākais punkts, kur viņš atrodas. Ja mēs paskatāmies no augšas, kur ir tās vietas, kuras es savā valodā saucu oliņa nagi, kur nav ieturētas sānu malas, bet, lai rezultātu tā kā labotu, viņš ir sašaurināts, lai neizskatās pēc, piedodiet, lāpstas, jeb trapecveidīgiem vāržu kājiņām un tā tālāk. Lūk, modelēts ar vienu un to pašu materiālu, tikai vislielākās kļūdas ir pielaistas tieši apvilējot.
Nu, ko mani mīļie? 3 vārdos, kā atvadīties uz visiem laikiem no oliņu nagiem. Pirmais – pabīdam stresa punktu tuvāk kutikulu zonai. Otrām kārtām – tad, kad jūs modelējat, jeb stiprinat ar pilienu, skatāties, kas jums jānostiprina. Vai nu naga vidus, vai nu sāna malas vairāk. Un, protams, apvīlēšana. Un kā pats nobeigums, mēģiniet saspiest jūsu produktu, lai dabūtu izcili, plānus, skaistus, stingrus nagus. Nu ko, nobeigumā konkursa jautājums, un šoreiz jums būs drusku jāpacenšas, jo es gaidu no jums ieteikumus, kādus raidījumus jūs vēl gribētu redzēt un uz kādiem jautājumiem jūs gribat, lai es atbildu. Laimīgais savā īpašumā saņems kādu no krāsainām Nice gel lakām. Līdz nākamajam raidījumam!